Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, zaļiem mežiem birstalām, viļņojošām drūmām. Nu, sveika tautā! Sveiciens no pilsētnieka laukos. Šeit Mēmelis krastā, Zemgalē, es izbaudu vasaras vidu. Tā viņš ir, jūlija vidus, kas tad ir cits kā ne vasaras vidus. Un lēnām pulkstens rit uz rudens pusi. Bet ko žēloties? Nu, pietiekoši laba vasara, pietiekoši karsta. Es arī to izjūtu, daudz no jums arī. Nu, paši varam minēt, vai tas ir dabas radīts tāds fenomens, vai kāds ir pacenties. Varbūt pats Dievs mēģina mums kaut ko pateikt, vai drīzāk pat nosodīt par kaut kādām nelabām lietām. Labi, lai tas paliek, jo man ir mierīgi, es jūtos labi, un man visam ir attaisnojams tas, kad es ģeogrāfiski atrodos Latvijas dienvidos. Un gal galā es izbaudu to, ka dienvidos ir atbilstoša temperatūra. Brīžiem gan es jūtos, kad es esmu labi nosauļojies, tikpat labi kā Spānijā, tepat Latvijā. Mans pēdējais video ar Aināru Kadišu bija, manuprāt, ļoti interesants daudziem, un tas tikai norāda uz to, ka mēs tomēr esam diezgan daudz, lai arī bieži vien neizrādam to. Proti 20 000 skatījumi, manuprāt, tas ir diezgan pārliecinoši. Un es varu teikt, ka tā melu propaganda acu priekšā lēnām nobāla. Un paskatoties, cik noskatās kāds mūsu tur valsts vīru uzrunas, tad es esmu vienkārši topā. Topā es esmu pateicoties jums un pateicoties saturam, kuru es jums piedāvāju. Proti, jā, pēc šī te video man bija zvani, nebija baigi daudz, bet bija zvani. Ar manīm sazinājās latvieši ārzemēs, kas ir ļoti patīkami. Es zinu, kad mani skatās un mani atbalsta vairāki cilvēki, kas dzīvo Anglijā, piemēram. Man bija zvans no Vācijas, un respektīvi, jā, kaut kāda kustība notiek, un šie video nepaiet nepamanīti. Līdz ar to man atkal radās doma, kad vajadzētu jaunu video, bet ar ko un par ko metu kapeiku gaisā, uzticējos visumam, un visums man pēkšņi izmet priekšā publikāciju no Tara Ramata, kur es tiešām Taru neesmu redzējis ilgus gadus. Viņš tā kā bija bišķiņi paslēpies kaut kur, mazāk redzams, bet Tars ir tas, kurš man iedvesmoja. Teikšu godīgi. Viņš bija tāds arī tāpat kā es Siguldietis, kurš pameta Siguldu jau pirms manis un pārvācās dzīvot pie Aglonas Latgalē. Tur viņš turpināja cīņu par saviem bērniem, par savām cilvēku tiesībām, nejauciet tur ar kaut kādām personu tiesībām. Un tādējādi diezgan aktīvs bija. Tagad viņu kādu mirklīti mazāk dzird, redz, tāpēc es nolēmu, ka man vajadzētu viņu satikties. Un tā kā bija jau ieplānojis braukt uz Latgali, sazvanīju viņu un izrādās, ka viņš Latgalē šobrīd nav. Un viņš vairāk tā kā grozās pa Siguldu, no kuras mēs tā kā aizlaidāmies. Tas kļūst vēl interesantāk. Kas ta pilsētnieks atgriezies uz Siguldu? Varbūt man arī ir laiks nožēlot to, ka es esmu aizbraucis uz laukiem un braukt apakaļ. Par to mēs parunāsim šajā video, jo es aunu kājas, dodos uz Siguldu pie Tara. Un parunāsim par to, kas notiek, par to, kādu viņš ir guvis pieredzi dzīvojot laukos šos 4 gadus, ko ieguvis esmu es, un vienlaicīgi arī mēģināsim safokusēt uzmanību uz notiekošo un to, kas varētu notikt tuvākajā laikā. Kā tam gatavoties, kā pret to izturēties, kā reaģēt, respektīvi ir pa ko parunāt, tāpēc braucam pie Tara. Mana dzimtene jauka. Reku, kameras griežās un ieraksts mums sākās, un sākās viņš Gaujas Nacionālā parkā.
var teikt, netālu no Siguldas, un tas ir diezgan zīmīgi. Un mēs abi esam šodien nesarunājuši, bet tādi gaiši, tā kā pasaku pozitīvie tēli saģērbušies. Laikam tā ir tāda iekšējā noskaņa, ne? Kas rada šo te nesarunāto, bet vienādi līdzīgu apģērbu. Nu, var teikt tā, bet var teikt, ka esam plūsmā vienkārši. Tieši tā. Un jāreiz es pateicu, ka mēs esam netālu no Siguldas, tā kā mēs abi divi esam cilvēki no Siguldas, kuri savā mirklī pameta šo te pilsētu un pārvācās uz laukiem. Esam atkal atgriezušies tā kā šajā vidē, un te jau visiem rodas jautājums, ir īpaši tiem, kas neticēja, ka mēs spēsim izdzīvot. Aha! Tomēr atgriezās pilsētā. Pilsētnieks nevar dzīvot laukos. Bet tā taču noteikti nav. Nē, nu riņķis ir noiets, nu, un tad, kad riņķis ir noiets, tad nu, kaut kādā ziņā no vienas puses tā ir atgriešanās, bet no otras puses tas ir tā kā atgriešanās nu, citā līmenī, tā varētu teikt. Viennozīmīgi piekritīšu, ja man šobrīd arī vajadzētu pamest to vidi, kurā es dzīvoju, es noteikti arī baigi nepārdzīvot, tāpēc, ka šos 2 gadus es arī pavadīju tur nevis guļot gultā un pārdzīvojot, bet es reāli guvu pieredzi tādu, kādu man pilsēta nedod. Jā, manuprāt, nu, tas ir neatkārtojami un neaizstājami tas, nu, tā pieredze droši vien, caur ko mēs abi esam gājuši, jo laiki nāk tādi, kad rūdījums noderēs. Un to es varu teikt par sevi, arī droši vien apzinoties pat tevi, kad, protams, kad pāriet uz laukiem ar pilsētnieka pieredzi nav vienkārši, varētu pat teikt neiespējami, bet no otras puses tāpatās tas ir solīts uz priekšu tajā, lai mēs atgrieztu atbildību savās rokās un kļūtu pašpietiekamāk. Un laiks rāda to, ka nu, šī īpašība, atbildība vai pašpietiekamība, viņa kļūs ar katru dienu arvien svarīgāk. Jā, un es to arī jūtu katru dienu, kad es atkal gūstu kaut ko klāt. Tikko man bites parādījās, man bija jāpārvar visas savas pilsētnieka bailes no bitēm un jāiet pie viņām, sākt ar viņām runāt un komunicēt, jo tās ir manas bites. Viņas man nesīs mēdu, es par viņām rūpēšos, mēs dzīvosim draudzīgi sinerģijā un viens otru nekodīsim. Vakar es uzcēlu pirmo mūžā zārdu, skatījos YouTube, kāds viņš izskatās un kā viņu saskrūvēt. Un vācu savu pirmo sienu, un man neizdevās tik smuki, kā bildēs ir. Bet tas process notiek, un katru dienu notiek, un es jūtu, ka es no pilsētnieka pārvēršos bišķi pa citu cilvēku, kurš nevis iet uz veikalu, pērk kaut ko iepakotu, bet pats kaut ko dara un attīstās. Nu, mēs kaut kādā ziņā atgriežam tās prasmes, par kurām mēs esam aizmirsuši. Jā. Un es priecājos skatoties, kā tev tur tiešām iet uz priekšu, kā tu nu, apaudz ar bagātību. Ja? Mūsu gadījumā varbūt mums netik daudz tie lopi un dārzi, jo mūsu gadījumā ir tā, ka jā, nu, mums joprojām ir prioritāte audzināt bērnus un diezgan liela resursa aiziet tā kā tajā virzienā. Bet tas, ko es esmu iemācījies pa šiem 4 gadiem, nu, droši vien, kad dzīvē tālāk noderēs. Restaurēju krāsnes, restaurēju guļbūvus, restaurēju logus, esmu apgūs metināšanu, tad pagrabu varu arī restaurēt, nu, tos kas zem zemes, nu, tāpat tās kokapstrāde, malkas sagāde, dārzi un tā tālāk un tā tālāk. Un man liekas, ka ja runājam arī par bērniem un izglītību, tad arī droši vien, ka vajadzētu sākt nu, darīt praktiskāk, padarīt to izglītību praktiskāk, jo laiks rāda, ka noderēs. Nu, tieši tā, acu priekšā skolas tiek iznīcināts, visas reformas ir pilnīgi kaut kur pretējā virzienā iet. Un arī nabaga skolotāji tie, kuri tā kā bija tie, kuriem nebija iebildumi bērniem uzmaukt uzpurņus virsū, jā, tiek atlaisti, un tagad sabiedrība daļa nesaprot, vai viņi žēlot, vai viņi to ir pelnījuši. Jā, nu skatoties, varbūt pirms kaut kāda laika vairāk tā kā bija emocionālāks, vairāk pārdzīvoja par to, ka tas viss iet uz galu, bet tagad, paiet laikam, saproti, kad
viņam arī jāiet uz galu, un aizvien vairāk cilvēki saprot, jā, kad laikam tas vilciens, tam vilcienam ir jāaiziet, jo kamēr mēs mēģināsim tā kā viņu vēl labot, kā Rīgas vagonu rūpnīcas vilciens jau gadus 40-50, nu, tikmēr arī tā būs. Tā parādība par slēgšanu un par iznīcību, man liekas, ka viņa arī ir laikā, un tas laiks šobrīd parāda, kad jānāk pilnīgi jaunām savā ziņā vērtībām, kas mainīs arī visu sabiedrisko ietvaru, tā skaitā izglītību, medicīnu un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka tas nebūs uz burvju mājienu, paies vēl droši vien pietiekami ilgs laiks, lai tas notiktu, bet jā, droši vien, kad izglītība varētu būt ļoti veicinoša tam, nu, teiksim, tāda jauna pieeja izglītībai varētu būt ļoti veicinoša, lai nu, nākamā paudze spētu ieviest nu, tās pārmaiņas, kas prasās jau šobrīd. Nu jā, tā paudze, kurai arī prasās, lai tās pārmaiņas būtu. Nevis tā, kurai patīk viss tas, kas notiek. Jā. Nu jā, bet pagaidām, kā saka, pie stūres ir tie, kam patīk. Laikam, ka tā. Nu jā. Runājot par šo te, nu, teiksim, garīgo atmošanos un tā laukuma redzējumu, es redzu pēc saviem skatījumiem, kad cilvēki nāk klāt, nevis iet prom un saka, ko viņi tur atkal sēž mūdi, jāiet ar dakšām, jāmalc kādām pa purnu, jā. Aizvien vairāk aizdomājās. Es atceros tavi video, no tie, kas bija dažus gadus atpakaļ, diezgan iedvesmoja mani, un es tā uzķēru to, ka jā, man tevi jāieklausās, tu daudz ko redzi tā kā vairāk nekā es, un ja es piedomāju, tad es arī to sāku redzēt. Tad man tas viss liekas tā harmoniski, un tad es tveru vēl klāt kaut kādu informāciju, un tas liekas man tajā puzlē. Man tāda sajūta, ka es tā garīgi augu un attīstos. Jā. Un citi saka, tev liekas, ka tu esi gudrāks par citiem, un tam līdzīgi. Es par to viedumu un par to, kad pastāv cilvēki, kas tā kā redz vairāk un redz tālāk uz priekšu. Tas man šķiet viens no tiem, kā to sasniegt. Jā, ja būtu tāds ceļš, pa kuru ejot, tu to var izdarīt, tad jau mēs visi tādi viedi sēdētu, bet katrā gadījumā vairāk vai mazāk mums visiem ceļš uz to ir bruģēts, ja mēs tā kā paši sākam vienā brīdī klausīt vairāk tai savai balsī, savai sirdsbalsī, un nu, ap tiem 40, 50 jau klauvē pie tām durvīm, lai tu beidz māžoties ar tām lietām ārējā pasaulē, lai tu sakārto tās lietas, kas attiecās uz tevi, kas esi tu, lai tā izpratne par pasauli tā kā veidojās. Un viņa, tās pirmās 10 gadus viņas ir tā kā tajā vektorā uz ārējo pasauli, un acīm redzot, vajag to piedzīvot, vajag tur virzīties un vajag arī vilties, un tas droši vien, ka veicina to, ka tu sāc vērst skatu vairāk tā kā var teikt sevī vai plašāk, tā kā, tādā veidā, jā. Un, jā, tas viedums kaut kādā ziņā, manuprāt, ir tas, kas arī iztrūkst sabiedrībā. Ja kādreiz bija šie viedie vecie, ja, pie kura aiziet pēc padoma, tad šobrīd jāsaka tā, ka īsti nav kur doties. Un, jā, kaut kāds pārāvums tajā, kad mēs varam to pagātnes gudrību un nākotnes, tā skaitā arī gudrību, jo viedi cilvēki jau neskatās vienā virzienā. Viņi tomēr redz to perspektīvu, viņi redz, kurā kopumā attīstās pasaule, tas tvērums ir plašāks, un līdz ar to arī tās atbildes iespējams ir skaidrāks un objektīvāks. Un šobrīd tāds mans izaicinājums kopumā ir par to, lai mēs dzīvotu viedākā pasaulē, un tas mans sirds aicinājums, mana misija ir sākt veidot skolas, kas attīst šo meistarību, šo viedumu, kurā tad ap tiem gadiem 50 tu kļūsti par savas dzīves meistaru. Un tad, kad tu tāds esi kļūst, tad iespējams arī
tu vari kaut ko sākt mācīt, nevis tā kā iespējams tā kā virzīt no tā ceļa, kas katram ir iecerēts. Un šajā sakarā tu tā kā no tās Latgales tumšā klusās ostas esi tā kā izniris ārā un mazliet tā kā pamainījis to arielu, kurā darboties. Nu jā, pirms gada apmēram tas vējš sacēlās, kurā es jūtu atkal aicinājumu atgriezties pie cilvēkiem, atgriezties sabiedrībā un atgriezties ar kaut kādu virsmērķi, virsvērtību tam, kad es tā kā, kaut kādā ziņā var teikt atgriežos. Jā. Un ir tā sajūta, ka drīzumā arī būs kaut kādi pirmie augļi tām iecerēm, tām domām, tiem mērķiem, kas ir varbūt kaldināti šo 4 gadu laikā mežos un laukos. Un, jā, ir tā sajūta, ka varbūt šis gads varētu būt tāds pavērsiens, kurā tādas pirmās materializācijas par meistaru skolu varētu tapt. Jā. Tas noteikti ir vajadzīgs vienai lielai sabiedrības daļai. Nu, kaut kādā ziņā mēs jau visi augstam pēc tā, bet tie mērķi, kas ir lielā mērā uzspiesti tā kā no ārpuses, to ceļu kaut kā aizmiglo vai padara viņu neredzamu un kaut kādā ziņā mēs visi apmaldamies tajā ceļā, kāds tiek piedāvāts par normālu esošā sabiedrībā. Acīm redzot, tāpēc arī ir šis te tagad ledus laikmets, es gribēju teikt, plus 30 grādi. Šis melu laikmets, tāpēc šobrīd ir, un to melu daudzums ir tādā koncentrācijā, un tās visas, grupi sekot, kas ir tā peld virspusē, acīm redzot, ka lai veicinātu cilvēkam sākt atšķirt un tiešām saskatīt tajā visā savu pareizo ceļu. Nu jā, viņam jākļūst laikam ļoti smieklīgam visiem tiem meliem, lai kaut kāda tā inversija no tā, kas nav patiess, kas nav tavs, tā kā beigtos, jo vienkārši tā kā pārmainīt vektoru, tā kā sākt dzīvot kaut kā savādāk, bez tāda liela blīkšķa pa lielam nav iespējams. No jā. Liels blīkšķis notika dažas dienas apakaļ, kur vienam jeņķim ausi gan rīz atšāva. Man uzreiz ienāca prātā. Labi, nomainīsim tēmu par to, ka jā, viedums ir viedums, bet kaut kas jau tik un tā mierā neliksies. Tie, kas to visu vāra, to putriņu, viņiem tomēr negribās visu to mest pie malas, ir īpaši, ka tik daudz laika un enerģijas ir ieguldīts. Un tādi eksperimenti ar sabiedrību veikti, jā, un tam līdzīgi, jā. Kā tu vērtē, kas šobrīd varētu mums draudēt, tuvoties, kam jābūt gatavam un cik gatavam fiziski un cik gatavam psiholoģiski? Mēs iepriekš dzīvojām laikos, kurā varēja kaut ko paredzēt, varēja kaut ko prognozēt. Es domāju, ka šobrīd arī tie, kas ir virzījuši noteikts scenārijus, nevar būt pārliecināti par to, kad izdosies. Droši vien, ka tojās savā ziņā tāds haoss, jo mēs redzam, ka netik viennozīmīgi izdodas tas, kas ir iecerēts. Un kaut kā arī šie atentāti, kas notiek pēdējā laikā gan sekmīgi, gan nesekmīgi, arī parāda, ka tas parāda uz kaut kādu trauksmi arī tajā pusē, kur tas viss tiek organizēts. Un, protams, kad nekad, nevienā laikā, ja mēs runājam par varu, neviens to labprātīgi nav nolicis pie kājām pārējiem. Līdz ar to tā cīņa, viņa būs visdrīzāk nežēlīga. Un, ja šobrīd iet bojā varbūt kaut kādi priekšstāvi, kas varbūt mēģina kaut kā alternatīvāk virzīt to, varbūt iespējams, lai mazāk būtu šo upuru, tad liels iespējamības, kad mēs nonākam tādā lielā katlā, kurā uguns būs uzgriezts pietiekami augstos grādos. Jā, to es jūtu arī no kontaktiem ar skatītājiem, kas man periodiski uzzvana. It īpaši es jūtu, kad
visvairāk neaizsargāts ir sievietes, vientuļas sievietes, kuras kā emocionāls būtnes saklausās dažādas briesmu stāstus, un tad viņi pārņēma panikā, un tad zvana man, un tad kur pēc makaroniem skriet, vai kur norakties, un ko tagad darīt. Un es parasti mēģinu nomierināt cilvēkus un teikt, ka tas diez vai glābs, jā, to situāciju. Tad drīzāk šobrīd, vismaz es tā redzu, kad es meklēju šos te savus cilvēkus. Es vairāk tā kā netiecos pie baigām masām. Es saprotu, ka tās masas peld vienā virzienā, un ar tām masām tu var nokļūt tikai tajā melnajā bedrē kopā ar visu šļuru. Un līdz ar to tagad ir laiks, kad tu vari nostāvēt malā, redzot to visu, neejot tajā plūsmā un atrodot līdzīgus cilvēkus, kuri arī paliks malā, bet kuri ir uzticami, kuriem ir saglabājušies cilvēcība un visas tās īpašības, kuras mūsu senči ir likuši mūsos iekšā. Varbūt ir tiešām tiem cilvēkiem varbūt ne jāskrien pēc makaroniem, bet jādomā tiešām vienkārši par to, kur tu vari x stundā notīties uz nedēļām 2, 3, ja tev paliek, pārāk spiedīgi tajā vietā, daudzstāvenē kaut kādā, jā. Vai ko tu darīsi, ja tev pēkšņi tur tiešām pārtiks būs pa maz, ar ko tu vari sadarboties, jā. Jā, tādas stratēģiski lēmumi droši vien, ka būtu par viņiem jādomā, jo mēs jau dzirdam, tā x stunda jau klauvē, tāpēc, ka pa viņu sāk runāt, un tā, ka pa viņu sāk runāt, tad jau droši vien iespējams, ka viņi arī nav tālu. Tā kā par to gatavošanos, jā, ja iepriekš vēl par to varēja domāt, pirms gadiem, varbūt 4, kad mēs tā kā sākām veidot savas platformas stundai X, tad šobrīd jau droši vien, kad ir reāli jādarbojās. Un jā, pa tiem cilvēkiem, kas ir tā kā vieni, kas nav aizsargāti, jā, tur arī prasās kaut kāds plašāks lēmums, kā mēs kā cilvēki varētu tā kā saspiesties un pārziemot šo ziemu, kas iespējams būs augstāka nekā iepriekš. Un jā, tad droši vien jāapzinās, kas tu esi, ka tu esi cilvēks, ka tev ir cilvēcība, ka tev ir sirds, ka tev ir sirdsapziņa, un kad tu nevari viens šai pasaulē tā kā izdzīvot. Ja tev būs vairāk makaroni, tad visdrīzāk tev tos makaronus atņems, tāpēc varbūt, ka tiem, kam ir vairāk makaroni, kaut kā var izdomāt un vienoties ar cilvēkiem, kā tad kā tos makaronus kopā glabāt vai audzēt vai taisīt, ja? Vai karināt, var izdomāt, ko kopā darīt, bet katrā gadījumā tā iespējamība, ja mēs spētu vienoties un veidot kaut kādas dzīvošanas, augšanas platformas, tas noteikti varētu būt veiksmīgāk, ja mēs tā kā domājam no tāda riska viedokļa vai no stratēģijas viedokļa, tad ko mēs darām. Bet man liekas, tas pozitīvais Latvijā ir tas, ka tā vai savādāk 1., 2. vai kādā tur paudzē mums visiem ir saikne ar zemi. Jā. Un visdrīzāk mums ir arī atmiņa par to, ko ar to zemi var darīt. Un es pieļauju, ka tādā brīdī, kad ir jāpieņem lēmums par to, ko darīt, kad liela daļa arī izvēlēsies pārziemot tuvāk zemē. Līdz ar to iespējamība tikt pie pārtiks, pie siltuma, pie kaut kāda savā ziņā arī komforta būs lielāka. Un tad droši vien, ka mēs varam varbūt parunāt par to kaut kādu, kopienas vai kopā dzīvošanas ideju, kas varbūt varētu būt piemērot Latvijai tieši, jo ar mūsu viensētnieku dabu tas nav tik vienkārši, jā. Ļoti pareizi iezīmē. Pēdējā sarunā ar Aināru Kadišu, viņš ir tā kā, cilvēks dzīvojas laukos ar pieredzi, un viņš arī teica, ka mūsdienās vispār ir ļoti grūti, gandrīz neiespējami, teiksim, vienai sievietei pārbraukt uz laukiem, un sākt tur beig šiverēt un sasniegt beigos rezultātus. Arī mans gadījums, kad es, teiksim, ar sievieti divatā varam, labi, mēs kaut ko esam daudz ko izdarījuši, bet ne uz līdzenas vietas. Līdz ar to
Viņš teica, ka senās paudzēs tomēr bija lielas ģimenes ar daudziem bērniem, ar vecākiem, vecvecākiem, un tad tāda saime kopā, daudz cilvēku, sadala darbus un viss iet no rokas. Jā, un jau pieslēdz kaimiņus klāt un vēl trešos kaimiņus, tad vispār viss super. Un pēc mirkļa tur jau skaties, jau parādās muiža, zirgi un viss pārējais. Bet šī ideja man arī radās tāpēc, ka es saņēmu ziņas no ārzemēm, no ārzemju latviešiem. Un pēc Kadiša sarunas, kurā es minēju, ka es paredzu, ka latvieši atgriezīsies. Ne jau visi, bet būs šāda plūsma. Uzreiz bija skeptiķi, kas teica, tie, kas aizbraukuši, tie nekad mūžā neatgriezīsies un aizmirsti. Viņi neņem vērā vienu lietu. Es, teiksim, arī kaut kādas lietas esmu pārdzīvojis jau iepriekš. Ātrāk nekā citi. Es arī Spānijā biju un meklēju laimi, jau 7 gadi pagājuši, un es izjūtu to, ko izjūt cilvēks būdams ārzemēs. Es no turienes atgriezos tāpēc, ka es nevarēju izturēt to, kad gan vietējie, gan it īpaši latvieši tur dzīvojošie man teica, aizmirsti pa Latviju, nogriez visus kontaktus, pa viņiem nedomā, domā pa sevi. Tu tagad esi Spānijā un trantatā. Es teicu, kārto dokumentus, mācies valodu, sāc fanot par visu spāņu kultūru, sāc svinēt viņu svētkus, un apzinies to, ka tu nekad nebūsi spānis. Spāņi to nekad nepieņems, viņi vienmēr uz tevi skatīsies kā uz tādu, iebraucēju. Pat ieprecoties spāņu ģimenē, viņi tik un tā uz tevīm skatīsies ne kā uz spāni. Līdz ar to, nonākot grūtībās, tādās reālās grūtībās, kad būs vajadzīgi draugi, būs vajadzīga orientācija savā zemē, lai izdzīvot, un tajā mirklī tie cilvēki, kas ir aizbraukuši prom, sāks domāt par atgriešanos. Bet tam ir jānotiek, diezgan sāpīgā veidā, ne jau tā, kad viņiem pēkšņi tagad saka, brauc uz Latviju, bet viņam tur ir laba alga, labi dzīvo. Proti, kamēr labi dzīvos, neviens nebrauks, bet tiklīdz radīsies problēmas, viņi brauks apakaļ. Un tāpēc man ir parādījies jauns kontakts, tie ir cilvēki, kas dzīvo tur, bet viņi jau šobrīd jūt to, kad viņi atgriezīsies. Tas nav masveidā, bet ir pirmie cilvēki, kuri ar maniem runā, kuri manim konsultējās, es arī neatsaku, kuri meklē zemīti, kuri meklē labus kaimiņus, un kuriem jau šī te apziņa jau dzīvo. Man viņi liekas, mazliet tāda utopiska, ka tagad var sanākt kopā kaut kādi, es nezinu, tur 2, 3 vai 5 cilvēki un izlemt, es gribu māju, es arī gribu māju, tad atrodam vietu un sākam būvēt. Nevis kā mums ir ierasts, kad rekur ir džeki uztais projektu, saliek mājiņas, rekur ir kredīts, dzīvojiet, ķipa Mārupē, Bet nē, sāksim ar to, kad būvēsim šādu te blakus dzīvošanu un arī blakus kā te kopēju saimniekošanu. Un tas varētu būt tāds interesants risinājums, kas ir netipisks, teiksim, vietējiem latviešiem. Varbūt iesākumā nokomentēšu par to aizbraucēju, atbraucēju psiholoģiju. Es domāju, ka tur jau nekas nav savādāk kā arī tiem, kas tā kā ir šeit un nekur nav braukuši, jo, ja mēs paskatāmies arī uz šiem pēdējiem gadiem, tad savā ziņā arī tāda pieturēšanās pie labumiem pastāvēja. Un kamēr ir šī atkarība no kaut kādām finanšu plūsmām, tu jau tā kā neej projām. Līdz ar to arī atbalstot it kā to sistēmu, kas tev šajā brīdī liekas neadekvāta, bet pa lielam visi jau palika tur. Un līdz ar to sistēma var turpināt savu darbu. Un par to kopā būšanu, tur arī var dažādi skatīties. Mums arī ir sava veida pieredze, varbūt tāda kopienu veidošanā, un tāda tā kā atziņa pēc tā visa ir tā, kad laikam mūsu mentalitātei tā kopā būšana, tā, kad viss ir vienots, tā skaitā tur darbi un ienākumi, laikam tāds pozitīvs pieredzes nav, bet es neizslēdzu, kad vajag cilvēkiem tā kā to
pamēģināt, pieredzēt, varbūt izdosies, un nekur jau nav teikts, ka mums uz 100 gadiem ir jāslēdz kaut kāda, nu, tāda vienošanās par būšanu kopā. Nu, tas tikpat labi var būt arī 2, 3 vai 5 gadi, vai vispār, nu, tāda dažu mēnešu pieredze, bet arī caur to, nu, mēs kļūstam pieredzējušāki, gudrāki un tā tālāk. Un ja mēs arī kļūdamies un nu, no apkārtējā viedokļa neesam sekmīgi, tad, nu, tā ir tāda vērtība, ko tu var izmantot tālāk. Bet, nu, jā, šeit jau, nu, ir tā vietējā psiholoģija, kad nedrīkst kļūdīties, jā, nedrīkst zaudēt, jo tā ir necieņa. Es nezinu, no kurienes tā ir tā nākusi, bet katrā gadījumā tā nav veicinoša iet uz priekšu un iet tajā savā ceļā sasniegt kaut kādus savus mērķus, jo, ja tu visu laiku tā kā piemērosies tam, lai tu būtu pelēks un neatšķirtos no citiem, es nedomāju, ka dzīves beigās tu būsi laimīgs par to, ko tu esi tā kā piedzīvojis un to ceļu, kurus tu nogājis. Nu, jā, mēs labi zinām, ka mēs vienīgais veids, kā mācāmies, ir no kļūdām, un kāpēc, lai tas nebūtu arī šādā pieredzē par kopā būšanu. Bet es domāju, ka nevajag izdomāt velosipēdu šajā tēmā, kad mēs varam izmantot to pieredzi, kas ir bijusi, un varbūt veidot arī šīs viensētas, kurā, kā jau tu teici, galvenais, lai ir labi kaimiņi, ar kuriem var saprasties, ar kuriem var sadarboties, un tā tas ir strādājis iepriekš, un es pieļauju, kad arī iespējams, ka tas šajā brīdī arī vislabāk strādās, kad lielākai daļai droši vien ir vajadzīgs vēl tas savs, un savs kaut kāds sava robeža, ja, jo... Mans. Jā, bet tas ir psiholoģiski, kad nu, mēs droši vien tā pēdējos daudzus gadu desmitus esam dzīvojuši vairāk tā kā tajā rāmī, kurā mēs esam bijuši norobežoti no citiem, un tas ir drausmīga nekomforta zona pēkšņi būt kopā ar citiem. Nu, to jau mēs labi pieredzam kaut kādā, nezinu, pieņemsim ekskursijās, nu, pēc pirmām 2 nedēļām vai 10 dienām, man liekas, kad visi jau ir sastrīdējušies, un tas ir tāda normāla lieta, jo tu tēlot vari patiesībā, nu es nezinu, 1 vai 2 dienas un kaut kādā ziņā esot tajā sociumā, spēlējot tās lomas vai tās profesionālās vai sociālās, nu jā, mēs to varam darīt, nu tās savas 8 stundas vai 1 dienu, bet tad, kad tu esi jau tā kā te uzmanības lokā jau ilgu laiku, nu tu atslābinies un protams, ka tu sāc parādīt visas puses un visos, ko tu esi spējīgs, un tāpēc tādi konflikti, viņi neizbēgami, bet arī, nu, tas nav tas, no kā vajadzētu tā kā izbēgt, jo patiesībā tad, kad mēs kļūstam tas, kas mēs esam, pasakam to, ko mēs domājam, ok, mēs nonākam konfliktā, bet mums jau vienmēr ir iespēja tā kā vienoties un saprast, ko mēs varam tā kā, nu, darīt tālāk. Ja mēs atkal tā kā dzīvosim tāpēc, lai viss būtu pūkaini un balti, es nezinu, vai arī, nu, pēc kāda brīža mēs gribētu to turpināt piedzīvot. Bet, nu, ir precedenti pasaulē, kad cilvēki tā dzīvo un tiek galā un diezgan pozitīvi. Amīši man šķiet kaut kādi bija un vēl kaut kur ir. Nu, Dienvidzemēs noteikti ir daudz pozitīvas pieredzes, jo, nu, tur ir tā vēlme tā kā būt kopā, bet to jau arī apliecina, teiksim, tādas ģimeņu vai dzimtu tradīcijas. Nu, Dienvidzemēs, kurā joprojām, nu, ģimene ir ļoti svarīga un, nu, svarīgāk par jebko citu, teiksim tā, jā. Tur tā būšana kopā ir tāda harmoniskāka un pieņemamāka. Mums tomēr kaut kā ir vairāk katram pa sevi, jā. Jā, es to novēroju Spānijā. Katru svētdienu pie kaimiņienes visa ģimene ar bērniem bija klāt, pie galda visi sēdēja, runājās un nebija. Man nav laika, piedod, es citu. Viņi visi katru svētdienu bija pie mammas. Tas arī ir viens no virzieniem, kad mēģināt atkal atjaunot dzimtas. Tas ir, manuprāt, viens no tādiem pavadieniem, kur varētu virzīties. Pirmā reakcija, kas ir cilvēkiem, kad ir kaut kāda katastrofa vai kas, nu mēs tā kā
meklējam to risinājumu pagātnē. Un tad ir tā runa, jā, kad mums atkal jāatgriežās pie zemītes, jā, ar veciem tikumiem un veciem piegājieniem. Protams, kad tas, kas darbojās, to nevajag mest ārā, bet laiki ir gājuši uz priekšu un mēs varam daudz ko izmantot efektīgāk. Tāpat tās arī, ja mēs runājam par dzimtu, viens ir asinsradniecība, jā, bet mēs jau varam arī skatīties uz dzimtu plašāk kā uz gara radniecību vai dvēseles radniecību un tā būšana kopā ar cilvēkiem, ar ko rezonē vērtības vai dzīvesveids vai jebkas cits. Tā kā skatīties plašāk, kad mums nav tā kā jāatgriežās kaut kur, bet ka mēs ejam uz priekšu, izmantojot to pieredzi, gudrību, kas ir sakrāta, tas, kas strādā, tas, lai turpina strādāt, un kas nestrādā, varbūt tad varam kaut ko pamainīt. Tur ir ļoti daudz plusu, manuprāt. Sākot ar kaut kādu kopēju apkuras veidošanu, saimniecības veidošanu, kāds kaut ko vienu dara, kāds kaut ko citu, un visu nes vienā vietā, jā, līdz pat kaut kādai drošībai un aizsardzībai, un kaut kādai iziešanai gandrīz no sistēmas un savai aizsardzībai tiešām. Kaut kādā veidā ir jāsāk domāt par jaunu ekonomisko modeli, jo mēs redzam, ka vecais irst un drīz būs galā. Es domāju, ka kopumā tas ir izaicinājums vispār globāls. Tā skaitā droši vien arī tiem, kas tēlo politiķus un tā tālāk, ko mēs varam piedāvāt vietā. Jo ja nebūs piedāvājuma vietā, tad, protams, ka cilvēki izdomās, un daudz labāk droši vien kā tur augšā izdomās veidus, kas darbojās. Tā kā es domāju, ka savu veidu piedāvājumi būs, te ir tas jautājums, cik viņi būs pieņemami cilvēkiem, un cik mēs tā kā būtu gatavi dalīties ar to savu, kā lai to pasaka, bagātību, ar tiem saviem resursiem, jo būtībā sistēmas uzturēšana ir iespējama tajā, ka tu dalies ar savu bagātību, ar saviem resursiem. Tas notiek šobrīd veidā, kur tā kā savā ziņā mūs aplaupa, jo mums nav nekāda vienošanās par to, ka labi, jūs palīdzat mums attīstīt šīs un šīs lietas, mēs jums par to attiecīgi atalgosim, maksāsim kaut ko. Tāda vienošanās tā kā nav bijusi, un līdz ar to es pieļauju, ka tas ir viens no tādiem pavērsieniem, kas varētu būt jaunajā modelī vai vispār tādā sociālā vienošanās kontekstā, kad nebūsim vairāk muļķi un vienkārši darīsim to, ko kāds liek. Kad tajā brīdī, kad mēs apzināsimies, kad mēs jau esam pasūtītāji, mēs esam tie, kam patiesībā ir balss, tajā... Vara pieder tautai! Tas ir skaļi teikts. Pēc būtības gan jā, gan nē, jo šobrīd sanāk pēc tiem papīriem, kas sarakstīts, ka mēs it kā esam viņu atdevuši. Kaut gan neviens jau īsti to tā kā nevar apliecināt vairāk. Bet, labi, tā spēlīte tiek spēlēta un tā. Bet, jā, mēs redzam, ka šobrīd tiek veidot savā ziņā jauna pasaule, jauna vienošanās, kā saka, jauna Jalta. Un tad ir jautājums, kas tad sēdēs pie tā galda. Un dīvainā kārtā neviens jau atkal par cilvēkiem neiedomāsies, kad viņiem vajadzētu jau patiesībā pie tā galda sanākt un vienoties, kad atkal būs kaut kādi stiprāki džeki. Tur Amerika, Krievija, Ķīna, varbūt Indija, varbūt Irāna, varbūt vēl kaut kādi spēlētāji, kas atkal tā kā vienosies, kā cilvēkiem tālāk būs dzīvot. Tā kā, tā ir tāda tēma, par ko katram ir jāpadomā, cik mēs esam gatavi, katrs pa sevi vienkārši atbalstīt to piedāvājumu, kas varētu tā kā sekot tuvāko 5-10 gadu laikā. Tādā gadījumā, laikam, es atļaušos ielikt tālruņa numuru vienai sievietei, kura jums sniegs atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem, uzklausīs jūsu idejas.
pasakošu šim te notikumiem un mudināšu cilvēks vienkārši mest malā visādu kautrību un nākt pretī šim te izaicinājumam. Tie, kas jau ir nobrieduši, kas tiešām gribētu iet tādā kopīgā dzīvošanā kaut kur. Jau šobrīd cilvēki, kas meklē, viņi noteikti atradīs iespējamību. Es domāju, ir savs, nezinu, varbūt 5 aktīvas tādas kopienas Latvijā, kas arī ir atvērtas un aicina cilvēkus pievienoties, vai īslaicīgi, vai ilglaicīgāk. Tas varbūt nav tas būtiskākais, bet man liekas svarīgi pamēģināt. Ja tā kā sirds aicina sākt dzīvot citu dzīvesveidu, tad kaut vai vasarā vienkārši padzīvot 1-2 mēnešus tādā platformā, kurā tu darbu vari dalīt, kurā tu vari dalīt arī augļus un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir ļoti patīkami, kad, kā saka, kopā būšana, kopā strādāšana, kopā baudīšana, tas jau ir tas, uz ko mēs kā sociālas būtnes arī tiecamies. Mēs nevēlamies, kā saka, ar savu prieku stūrī būt vieni paši. Tas prieks nav prieks, ja tu esi viens ar savu prieku. Ja? Prieks ir tikai tad, ja mēs varam dalīties. Un ir jāveido tāda pieredze, kurā mēs piedzīvojam to, ka tikai tādā atvērtībā, tādā dalīšanā mēs piedzīvojam tādu tā kā dvēseles svētkus, ja? Un kļūstam spēcīgāki, atvērtāki un dzīves priecīgāki. Un tas ir jāpieredz. Jo, ja kaut kādā ziņā mēs dzīvojam to noslēgto dzīvi katrs pa sevi un mums nav šīs pieredzes, tad ir kā ir. Rekur paskaties arī varbūt uz bērniem, cik viņi ir parasti sajūsmināti un aizrauti pēc nometnēm. Ja? Tad tur arī nav nekāda dalīšana, tur ir kopā būšana, kopā dzīvošana, kopā baudīšana, kopā droši vien strādāšana, ja tur sporta nometnes, tad kopīgi tur sportojam vai kaut ko mācamies un tā, un tas ir liels prieks. Un tāpēc arī es domāju, tādā izglītības kontekstā šī ir viena no tādām metodēm, kā varētu veidot šīs jaunās skolas, ka viņas vairāk ir uz tādu tā kā sadarbību, uz nometni tipu, kurā mēs kopā kaut kādā ziņā ejam uz kaut kādu mērķi, nevis katrs pa sevi. Tā kā baidoties, ka kāds nošpikos to, ko es tā kā varu izdarīt. Jā. Te es atcerējos, man jaunākā meita, dzimusi un augusi Siguldā. Kā teikt, atnes man mazmeitiņu, un pēc tam sakoja negaidīta frāze. Viņa teica, tēti, es pie tevis te laukos nedzīvošu, man vēl tur ir labi, Siguldā, bet tu attīsties un realizē visu to, kas tev ir ieplānots. Ņem aitas, ņem trušus, ņem vistas, tāpēc, ka es gribu, lai mana mazā meita brauc pie tevis un redz to visu un dzīvo un attīstās tajā visā lauku dzīvē, nevis aug kā pilsētas dunduks, kuram šķiet, ka lielveikals ir tas, kurā dzimst olas un līst piens. Jā. Un tāpēc es šovakar braukšu, viņu ņemšu līdzi, un tur es arī redzu tās pārmaiņas, kas ar viņu notiek. Maziņa vēl pusotras gadiņš, bet tipina un redz aitas, un redz suņus, un redz kaķus, un ar viņiem komunicē, un es redzu, ka cilvēks pavisam savādāk attīstās nekā sēžot pilsētā iPhone'ā. Klausies, tev ir tāds liels iedots impulss mazbērnā tādā tēlā, dēļ kā būtu vērts to visu darīt, ko tu dari. Es domāju, ka mēs katrs pieaugušs cilvēks, tas viens no impulsiem un mērķiem droši vien ir domāt vienkārši par saviem bērniem vai mazbērniem, kādēļ es varbūt to ceļu eju, ko es eju, kas nekad nav vienkārši. Ja tu tā kā arī min to savu taku, ja, neej vairāk pa to lielceļu, tas nav vienkārši, bet, protams, tas gandarījums un tā pieredze un tas miers par to, ka tu klausi tai balsī un ej to savu ceļu, viņš ir neaizvietojams. Jo tā, manuprāt, ir tāda ļoti liela problēma kopumā globāli par šo nemieru iekšā. Jā. Kad, lai cik man būtu naudas, vai cik es būtu slavens, vai cik es būtu vēl kaut kāds,
nemieris paliek, un viņš atnāk savādākā veidā. Viņš atnāk tad, ja tu tā kā vairāk, vienā brīdī tu sāc iet to savu ceļu, un tas prasa ļoti daudz resursu, tādu iekšējo resursu, drosmes, spēka, sāk tā kā, iet nos no tā lielceļa un iet tajā savā tā kā, tāda sajūta arī par tevi, ja, un arī par sevi, kad šī svētceļojuma laikā, šajā pieredzē kaut kur ārpus tā ierastā, mēs esam kļuvuši mierīgāki un līdz ar to laimīgāki. Noteikti. Un ir cita līmeņa kaifs sasniegts. Es to droši pa sevim varu teikt, ja kādreiz bija, es tur kur nopelnīju tik naudas, tur nopirku kaut ko, kāds es esmu malacis, ja? Vai tur, es nezinu, kaut kādīgi savādāk balstīts kaut kas uz materiālām vērtībām, vai es sasniedzu reitingus kaut kādus, vai man iedeva nozīmīti pa kaut ko, ja? Tad šobrīd, saklapējot pirmo zārdu un saliekot uz tā sienu ar savām rokām, ja? Tu saproti, ka tev mugura sāp vakarā, bet kaifs, tu to izdarīji viens, un neviens tev nestāvēja un nemeta tev naudu par to, nefilmēja vai vēl kaut kādīgi. Ja. Un šis kontakts ar visumu, ar Dievu, ar dabu, viņš ir fenomenāls. Dieva daba darbs. Jā. Man brīžiem, es sāku jau pierast, kaut gan sākotnēji man likās, ka es jūku prātā, kad es sāku staigāt un sarunāties ar vāverēm, ar stārķiem, ar suņiem. Tagad jau tas ir normāli, un es brīžiem uztveru sevi tā, kad uzķeru uz tā, kad man pat ar viņiem brīžiem ir foršāk kontaktēties nekā ar cilvēkiem. Jo viņi ir patiesi, un viņi neko neizgudro un man nemalo. Kā, piemēram, es sēžu un atskrien kaķis un suns. Un abi manā priekšā nokrīt un sāk baigi vārtīties pa zāli. Vārtās. Es skatos, domāju, viņi kaut kāds balderēņas sarījušies vai ko. Es viņiem sāku runāt. Es saku, ko jūs te vārtaties, jā? Viņi vienlaicīgi apstājās vārtīties, abi divi apsēžās un skatās ar tādām acīm. Tu ko stulbs esi? Velc nost kurpes. Re, kur ir jauna zāle sadīgusi. Vajag staigāt, vajag kontaktēties ar zemi, nevis sēdēt gumijas čībās. Jā, mums diezgan daudz ir ko mācīties no saviem mazākajiem brāļiem un māsām. Jā, tā brīvība, tā iespēja būt tur, kur tu vēlies. Jā. Bet tajā sociālā konstruktā, redz, ir cilvēki iedomājušies, kad ir kaut kādas robežas, ko tu tā kā nevar šķērsot, un kur tev ir kaut kādā tādā aplociņā, tev ir jābūt tādam zvēram, jā, ar tādiem visādiem nosacījumiem un tā tālāk, jā. Gudrība jau ir vienkārši, un jo mēs tā kā tuvāk esam tam pirmavotam, jā, kas arī var teikt daba ar savu inteliģenci, ar savu gudrību, kas ir ikvienā dzīvībā. Jā, tā kā es domāju, tā būšana tādā vidē mūs labi skolo. Jā. Tur var gūt mierinājums ļoti dažādos veidos. Es ar vakaru kaut kādā mirklī jutos kaut kādīgi arī tā kā uzbudināts par kaut ko, varbūt noguris vienkārši. Es nogāju lejā pie upes, noģērbos, iekāpu priekšā, sasveicinājos ar upi, es saku, sveika mēmele, es saku, es atkal nāku pie tevis. Varbūt tā nav gluži mana vide, es tajā dzīvot nevaru, bet es tik mīļi noņem no manis nost visu nogurumu, visu škrobi, kas varbūt man kaut kur ir sakrājusies. Palīdzi man no tā visu. Un, parādi man savu skaistumu un atlaižos tajā upē un gaidu. Un pēc mirkļa, uzlec sapals. Pēc mirkļa, atlido skaists putns, nodot tauriņu. Un visam beigās es skatos, es tā guļu un redzu, man tās kājas ar ūdeni spīd. Un man pilns ar mazām zivtiņām sapeld, saprot, tā kā akvārijā. Un viņas visas ap manim grozās. Es tā jūtu pilnīgi tā kā tāda... Svētība. Jā, ir. Viņa dzird, viņa saprot un viņa palīdz. Un visās šajās te lietās atliek tikai iziet ārā un palūgt. Un tev tā daba palīdz. Tas ir fantastiski, tā miedarbība. Tas, ko pilsētā nekad mūžā nevar sajust. Bet vajag to atvērtību. Un jā, varbūt, kad kaut kādā ziņā varbūt tad vajag tās
traģēdijas vai kaut kādas lietas, kas tev vienkārši liek noņemt to iedomāto visvarošo masku, ja, kad es jau ar visu tiek galā un kad es jau visu zinu un tā tālāk. Tie brīži ir liela svētība, jā, varbūt tā kā, vienkārši izrietot no tā stāsta, ko tu stāstīji, jā, ka tev, tu nezināji, ko darīt, un tas tev tā kā lika atvērties. Un tad, kad mēs atveramies, tad jau notiek maģija. Tā maģija ir fantastiska lieta, kurai sākotnēji tā kā neticēju. Tad es pamēģināju, un man tas notika. Mans suns atnāca, es viņu pasaucu. Tas jau bija otrais mēģinājums. Pirmais jau bija aitas, kuras pēkšņi man tā kā no debesīm nokrita, jā, ka es tikai viņu sagribēju. Pēc tam es jau teicu savām meitenēm, es taisīšu eksperimentu, es jums parādīšu. Man ir saimniecība, man ir tāds plāns, es gribu suni. Un es esmu noskatījis, border collie. Es ieliku bildīti iekšā Facebookā un pateicu, un arī sajūtu to, ka es īstenībā tādu suni gribētu. Es esmu gatavs viņu ņemties, man nevajag tīrasinīgu, jā, un tur nezinu kādu. Man vienkārši šādu te brīvu ganu vajag, kuram ir vieta, kuram būs forši, un es viņu bužināšu, mīlēšu, un viņam ir mājas. Un es lūdzu visumu, izdari kaut ko, lai man tas suns atnāk. Jā, apmēram tādu ieliku Facebookā. Protams, sākotnēji zvanīja man suņu tirgotāji, mēģināja kaut kādi iefiktēt iekšā. Un nekas nesanāca, un tad jau otrās nedēļas beigās man jau meita sāk ņirgāties pa mani, teikt, tev arī tāda prasības, ja tu tur mierīgāks suni nevarēja, tu border collie, tur šities. Aizbrauc uz patversmi, jā, un paņem tādu, kuram tiešām ir grūti. Es pat aizbraucu uz patversmi, bet es apstījos uz tiem suņiem, es domāju, es varu paņemt, bet es neesmu pārliecināts, vai es viņu būšu priecīgs, tāpēc, ka es citu gaidu. Man jau viņam ir mājas, es jau viņu gaidu. Un es teicu, ok, es varbūt pa daudz gribu, bet es pagaidīšu, jo tam ir jānotiek. Un pagāja vēl 2 dienas, un man pēkšņi uzzvan čalis no Daugavpils, un viņš saka, jā, mums tur kļūdas pēc piedzima kucēnu. Mēs gribam labam cilvēkam, jā, izlasījām tavu, jā, kur ir viņam aitas un ir, kur skriet. Brauc pakaļ, mums pat naudu nevajag. Saprot, piņš. Tek tas suns ir, jā. Un katru reizi, kad man uznāk kaut kāda škrobe, es vienmēr saku, piedod, draugs, bet, es esmu pateicīgs par to, ka tu man esi. Es tevi pasaucu, tu man atsaucies, atnāci, skrien, gani visu, un es tevi bužināšu, tāpēc, ka es solīju. Es solījums pārkāpt nedrīkst. Labi. Ko varbūt nobeigumā kaut kādīgi pacelt degunu visiem tiem, kuriem ik pa brīdim paliek skumji, vientuļi, bailīgi. Gal galā mūs te visu laiku trobelē, ka tuliņ, te gāzīsies atombumbas, tuliņ te kari sāksies. Drīzāk tā kara tāda tēma baigi visu laiku. Cilvēki no tā baidās un pat, tas ir tik spilgti jau šobrīd, ka no tām blakus iespējām jau viņi nemaz viņas neredz. Ja? Proti, kā mums norientēties un kā mums nomierināties un negaidīt tās briesmas, jo galu galā, ja viņas negaidīs, viņas arī iespējams, ka nemaz nebūs. Numur 1. Izslēdzam televizoru. Numur 2. Aiztaisam portālus. Ir jāsāk apzināties, kad mēs programmējam visu to, ko mēs piedzīvojam. Un to jau vairāk vai mazāk tie, kas veido tos scenārijus un iedzīvina, to ļoti labi apzinās. Kad ir tu masas var vadīt tad, ja tu spēj viņus noprogrammēt, ka viņi kopumā domās noteiktā virzienā, un līdz ar to stiprinās, enerģētiski stiprinās to virzienu. Līdz ar to šobrīd ir tas aicinājums domāt par karu, ja? Bet katrs no mums var par to nedomāt. Tā ir izvēle. Un ja mēs spēsim būt mierā un domāt par mieru, domāt par draudzību, domāt par to, ka cilvēks nav atdalīts ar tautībām, reliģijām un tā tālāk, tad, ja mēs to arī nepiedzīvosim tādā cilvēces mērogā, mēs to piedzīvosim savas ģimenes dzīvē. Ja mēs spēsim tad veidot savādākus scenārijus, būt savādākā enerģētikā, domās un tā tālāk, tad mēs to piedzīvosim. Bet mēs arī varam kā cilvēci, kā cilvēku šīs zemeslodes
arī veidot globālākus scenārijus. Ja mēs tā kā varam tā kā būt rezonansē par mieru, par draudzību, par labklājību, par pārticību, tad mēs to piedzīvosim. Ir jautājums, vai mēs varam atslēgties no tiem vadiem, kas mums liek domāt par kaut ko citu. Es to tā savalku līdzīgi, tā kā es modelēju suni, izsaucu viņu, un viņš arī materializējās. Tāpat mēs varam arī nelaimi par viņu domāt, no viņas baidīties un viņu materializēt un piesaukt. Redziet, cik vienkārši viss. Nebaidieties. Nedomājiet par to. Domājiet tieši pretēji par kaut ko foršu. Un kā jūs kāds provocē, tā atbildiet ar smaidu un humoru. Un ieņirdziet pa viņiem. Nu jā, bet tas ir arī augsta pilotāža, tā kā nonāk līdz tam, ka tevi nevar noprovocēt, ka tu esi emocionāli tā kā, stabils, ka tu esi tā kā, tajā savā laukā, kurā tu esi pietiekami spēcīgs un pārliecināts, kad tu vari būt arī ārpus tā, kas tiek piedāvāts un kas tev neapmierina. Nav pieņemams. Jā, es atceros arī, tepat Čmovida laikā. Es sajūtu interesantu sajūtu, līdzīgi tā kā Matrixā apmēram. Kad man ļoti nepatika tas, kas notika, un es arī nevalkāju maskas un droši gāju tirdzniecības centros. Bija gadījumi, kad strīdējos tur apsargiem un vēl visādīgi pārliecināju viņus, ņēmos un visādīgi. Un tad bija viens mirklis, kad pēkšņi man tā kā parādījās iekšējā sajūta, kad ko es vispār raustos un kāpēc es baidos no kaut kā. Ja es nevēlēšos nevienam ļaunu, negaidīšu uzbrukumu, tas uzbrukums arī nebūs. Un es noticēju tam signālam, kas man nāca. Un es iegāju raibajā sunī dienas laikā un tagad mierīgi eju. Bet tā iekšējā pārliecība tiešām apstiprinoša, ka man neviens tagad neskries klāt. Jo viņiem, kāpēc viņiem jāskrien? Viens sakot, un tā es eju mierīgi, un man tiešām neviens apsargs neko neaizrāda, neviens. Un es tikai redzu tos cilvēkus, kas iet un acu kaktiņu, maskās skatās uz mani. Un es tā kā, viens pats eju mierīgi bez maskas. Un tā bija tāda brīnišķīga sajūta. Otra sajūta man bija, ka mēs taisījām šovu ar Smānu kopā. Un ka mums sāka lenkt bākugunis, zinot, no kurienes tās translācijas notiek, it īpaši vēl aizliegtajā laikā. Tad arī bija tā, kad vienreiz mūs tur gaidīja un speciāli mēģināja noķert. Un tad viena no mūsu viešņām arī uzņēma, kā teikt, uz sevīm sitienu un teica, es aizbraukšu, ar viņiem parunāšos. Viņi bija sagatavojusies, viņi juristi. Viņi teica, viņi man tuņās zaļu dirsīs ar tādu tekstu, viņi aizbrauc. Labi. Mēs pagaidījām kādu laiku, un pēc tam tā policija aizvācās, viss tā nomierinājās, bet visi sāka, ko mēs līdz rītam nesēdēsim, jātinās mājās. Un tad drošības pēc sāka rakstīt kaut kādas papīriņas, lai kabatā būtu, ka mēs kaut kur. Es sāku rakstīt, un tajā mirklī man atkal kaut kas iekšēji pateica, ko tu āksties, ko tu raksti? Tu esi gatavojies kādam rādīt, tev neviens neaiztiks. Tev vispār ir tāda drošība. Es domāju, kas tās tādas pa izjūtām? Es apsēdos mašīnā, izmetu to lapiņu ārā un braucu. Bet iekšējā balss man saka, nē, tā loģiskā domāšana, ka aiz stūra gan jau viņi tur ir. Otra balss man saka, beidz, nebūs tur neviens. Un vispār aizmirsti. Un es braucu aiz stūra nav, aiz nākamā nav. Es sāku atgriezties tajā ticībā. Es zinu, kādu stundu braukāju pa Siguldu. Meklēju to stūri. Tā vienkārši tā surfoju. Un neviens neskrēja bākugunim kaut kur ārā un mierīgi atbrauc mājās, noliek mašīnu un eju un domāju, jā, ir šis te laikam pareizi, ko es jūtu. Un tas ir jāatver un tam ir jātic. Jā, tagad laiciņš ir pagājis, mēs varam novērtēt, kur jau top raksti par to, ka maskas patiesībā neko nedeva un ar to potēšanos vēl trakāk, ja. Tā kā, jā, ir tas gandarījums droši vien tajā, ka ne jau es kaut ko, bet kad tā mana
balss, kam es tā kā klausīju, kad es tā kā noticēju tam. Jā. Un tajā ziņā arī kļūst spēcīgāks, gudrāks arī savā ziņā un laimīgāks tajā, kad es varu iet to savu ceļu, neskatoties uz to, kad pārējie 99% tā kā iet citā virzienā. Jā, ejam savu ceļu, uzticamies tam, ko jūtam, nevis to, ko mums saka priekšā loģika, vai kaimiņi, vai televizors. Īstais mirklis sākt sajust, nevis ar domām, bet ar sirdi, vai ne? Paldies, Tars! Paldies, Edgar! Mana dzimtene jauka. Tāda bija saruna ar Taru Ramatu, ar kuru mēs tikāmies Gaujas Nacionālā parkā. Es ceru, ka viņa bija derīga, daudz kaut ko interesantu sadzirdēja, varbūt kāda stīga nodarbēja jūsos. Varbūt jūs sākat arī domāt par to, kad varētu mainīt savu dzīvi un pārvākties uz laukiem, kurā dzīvot kā es, vai kā Tars, vai kā vēl daudzi dzīvo Latvijā. Un šajā sakarā tiešām te lejā būs telefona numurs, jo mēs šajā sarunā runājam par kopienu veidošanu un ir tādi aktīvi cilvēki, kas vēlētos kaut ko tādu. Tā kā droši rakstiet, zvaniet Evijai un ejiet uz priekšu. Es pasakošu šiem notikumiem. Es paredzu, ka septembrī varētu notikt pat tāds kā sajiets, kurā varētu savākties tie cilvēki, kuri atbalsta šo te ideju un tiešām būtu reāli ieinteresēti kaut kur savākties kopienā un veidot savu dzīvi pavisam savādāku. Man ir interesanti to atbalstīt, man ir interesanti tam sekot un pavērot, kas galu galā no tā izdosies. Jebkurā gadījumā izdodas mums viss pateicoties arī tam, ka jūs ne tikai skatāties, bet arī pa bišķiņam mani atbalstat, pateicoties, kā mēs arī varu kustēties un pārvietoties un veidot šādas sižetus un arī pulcēt aizvien vairāk un vairāk skatītājs, respektīvi darīt kaut ko labu sabiedrības labā, kā pateicu. Lūk, un kā vienmēr liels paldies tiem cilvēkiem, kuri nepažēloja ne laiku, ne līdzekļus un, kā teikt, mani atbalstīja, un tas ir Vairis, Māris, Edmunds, Normunds, Rita, Jānis, Taķana, Vita, Ineta, Ainārs, Iribus, Smaida, Kristaps, Evija, Kārlis, Lilita, Gints, Andrejs, Nora. Mēs joprojām neesam daudz, bet mēs esam, un pateicoties jums, mani draugi, šo te video noskatās 20 000 cilvēku. Man ir forši tas, kad es vienkārši nelaižu muļķi un netērēju veltīgi laiku. Tā kā arī jūs netērējat veltīgi laiku, sekojiet tie, kas vēl neseko manām publikācijām gan YouTube, gan Facebookā, un tiekamies nākošreiz. Es atkal ieslēgšu antēnas un pameklēšu kādu, pie kā varētu aizbraukt ciemos.